Tad arī ir bijis tāds, tas bija laikam pēdējais gadījums mammai, ka viņa atnāca mājās un teica: bērni, viņa teica, bērni, es šodien jums neko neatnesu, tikai izlasīju no zirgu mesliem graudiņus, sēkliņas. Un pēc tā gadījuma mamma naktī, jo tur mums blakus bija kaut kur, laikam kaut kāda, to es neatceros, bet tikai zinu, kad stāstīja, ka blakus bija kaut kāda zivju pārstrāde. Un mamma gāja naktī grabināties pie atslēgas, lai domātu, ka viņa grib zaktiet kaut ko. Un viņas arestēja uz 2 gadiem cietumā. Un mūs ar valdi nosūtīja uz bērnu namu. Mamma viņu stingri vadīja un zināja, cik